Nepietika ar manu atzīšanos un manu nožēlu. Jūs gribējāt rast skaidrību, pats priekš sevis kaut ko. Bet es esmu tikai aktieris. Es nevaru atbildēt, kāpēc mēs to darījām. Tāpēc es aprakstīšu, kā tas notika. Un varbūt jūsu pieredze un erudīcija jums pateiks priekšā, kāpēc tas notika. Un tātad fakti, tikai fakti, jā, nu vienīgi kāds mazums emociju. Visdrīzāk, ka tā ideja radās no tā, jo neviens jau neatcerējās, kad kaut kāda prozas lasījuma padomju laikā ir bijuši. Ja? Vienkārši dzejniekiem ir šitāds pasākums. Ja? Kāpēc gan visu to uztver kā tādus dzejas svētkus? Kāpēc gan proziķiem nevarētu būt? Ja? Iespējams, ka tas notika Gundegas Repšas dzīvoklī, tolaik tur bija tāda maza bohēmiņa. Nolasījās cilvēki, Gundega, protams, Nora tur bija, es biju, Edvīns Raubs bija, un tā epizodiski parādījās ļoti daudz cilvēku. Un vienkārši, varbūt kādā naktī mēs runājām, davai taisam paši savējos prozas lasījumus, un cik atceros, sākumā es pat biju baigi skeptiskais. Jā. Tātad pieņemsim, ka mūsu vidū, vai Rīgas vidū, vai pasaules vidū tusējas tulkotāji no somu valodām Maima Grīnberga. Bet nosaukums sekos. Tātad bija tie padomju laika prozas lasījumi. Tad bija viens gads, kad nenotika, un tad Jānis Kalve, kurš strādāja šajā muzejā, Andreja Upīša muzejā, sarīkoja pirmos, kuros piedalījās 6 laikam rakstnieki, 6 laikam Berelis, Nora, viņš pats, Einfelds, laikam 6. Es pieļauju, un šī ir mana versija, es pieļauju, ka Norai ļoti iepatikās pasākums, un ar nākamo gadu prozas lasījumu viņas un Paula vadībā, vismaz tā ir tā informācija, ko es atceros, ka viņas un Paula vadībā izgāja ielās. Notika joprojām arī šeit pasākumi. Manuprāt, lielāko, vismaz viens, varbūt ne katru gadu, bet ļoti bieži. Es biju mazs zaķītis, un tas, ko es atceros, ir ļoti pārbāzta telpa, kurā man šķiet, ka vēl drīkstēja smēķēt, un visi to arī darīja. Un pie ieejas bija tāds milzīgs stūķis pie durvīm, tāpēc, ka tur bija arī bārs. Un bārā es specifiski atceros, kā es pasūtīju vienu no Upīšu vārdā nosauktajiem kokteļiem. Un Jānis Kalve, kurš šo bāru apkalpoja, uz mani paskatījās, apmēram 2 sekundes apdomājās un sajauca mani kaut ko, kas visticamāk bija limonāde ar zilo sīrupu. Drausmīgi negaršīgi, bet es domāju, ka viņš neko stiprāk man neielēja atšķirībā no visiem pārējiem. Balvas parādījās vēlāk, tur nebija arī doma, ka autoriem vajadzētu honorārus maksāt. Pirmos gadus nekad nebija honorāri, tas tikai 2000. parādījās. Vārdu sakot, tīrais entuziasms. Un tad jau pamazām auga. Ar 2000. gadu bija starptautiski, vispirms diezgan pārsvarā orientējoties uz Baltijas valstīm. Jo tas bija tiešām tāds kabata formāta festivāls līdz 2003. gadam, kad literatūras centrs pārņēma. Jo it kā mēs oficiāli skaitījām, gan tātad tie paši pirmsākumi, gan tad, kad jau es pievienojos uz tiem starptautiskajiem, mēs skaitījāmies kultūras fonda paspārnē, bet tas bija vienkārši, lai mums ir kāda organizācija, uz ko atsaukties. Principā tas notika manā dzīvoklī pārsvarā Paula mašīnā.
tā visa organizēšana. Mums ļoti patika visiem trim, bet tie 3 gadi, tad noplaka viss tā lielā sajūsma, jo tas nemaz nebija jau tik viegli. Es pat pieļauju, ka ja mēs paskatītos savos tā laika bankas kontos, gan jau mēs droši vien arī mīnusos iebraucām. Nu, man jau šķiet, ka prozas lasījumi ir tieši tā foršā starptelpa starp autoru un tā kā censoni un gaidošo autoru un vecajiem krabjiem, kur atnāk paklausīties par to, ka viss vairs nav tik labi, kā bija manos laikos. Var sakot, ka tā ir tā literārās vides svarīga lieta, bet lasīt tur pat nav primāri, man šķiet, ka tā piedalīšanās ir svarīgāka. Un piedalīšanās tieši tajā lasītāja vai burziņa lomā. Nu, redzi, es tolaik tiešām ļoti daudz rakstīju kritiku par literatūru, samērā labi orientējos un tomēr jūtu tieši to, kad tā literāro paradigmu maiņa, ka notiekās. Ja, ka literatūra, es neteikšu, ka viņa paliek labāka, viņa paliek citāda. Ja. Un arī redzēju, kuri cilvēki to citādīgumu tur ienes. Un tāpēc tas likās tiešām svarīgi. Bija tā mūsējo sajūta. Ja. Lūk, šitie te, labi, tas tur ar to garo degunu, viņš ir pilnīgs duraks, bet toties paskat, kā viņš raksta. Tas mans arguments, kuram tas interesē? Proziķi tā ir drausmīgi garlaicīgi cilvēki. Ja? Kas nāks uz tādiem prozas lasījumiem un klausīsies, kā tur cilvēki priekšā lasa kaut kādus stāstus. Ja? Un ideja bija tāda, ka lasa savējie priekš savējiem. Jo, tomēr bija jau šaubas. Labi, atnāks tur 3-5 cilvēki, bet mēs paši lasam priekš sevis. Upīšu muzejs bija absolūti pilns, ja? Kaut kāda krēsla jau tur bija, bet es atceros, ka tur koridorā vēl bija cilvēku drūzma, nevarēja iziet viņiem cauri. Bija. Tas bija kaut kas abrīnojams. Mums vienmēr sanāca tā, ka visas zāles ir par mazu. Kad cilvēki patiešām stāvēja kājās, jaunajā Rīgas teātrī, mazajā, tolaik vēl nepārbūvētajā mazajā zālē, vienmēr bija ļaudis sēdēja arī uz grīdas priekšā, visādas galerijas, kafejnīcas, visur kādam pietrūka vieta. Es vispār neatceros tādu pasākumu, ka mēs nebūtu sēdējuši kā siļķis sabāsti. Ejot garām manam mājoklim, nospļāvās un teica: neķītrā jente, bet kokiem te jānosarg strudeni nesagaidījušiem. Tajā vakarā es sakrāvu savu gaužā niecīgo mantību no plūgām pītā kastē, uzsēju to sev uz muguras un devos kalnos. Ielajā palika ciematiņš vasaras naktī, kurā līksmojās un mīlējās manas laimīgas savastie pāri. Visapkārt brieda un ņudzēja auglīti, kad es kā izkauts nekam nedarīgs sakārtas rāpos prom no līksmās ielejas dzīves. Pēc pirmā grūtā kāpiena atsēdos uz plīnsradus atvilkt tēlu, gaisu tricināja dobju kurkstoņi. Šorīt klusumam nav ķermeņa. Bija citas dienas, ja tās bija dienas, kad klusuma ultramarīna stilās acis apmirdzēja manas izbailes un iemīdzināja dzīvot algas. Bija naktis, ja tās bija naktis, kad tā vienaldzīgās visai plašajai pasaulē atvērtās skaujas, nesa mani prom no manas pašas stindzinošā mūžīgā klusuma patvērumā. Šorīt, ja tas ir rīts, klusums kā skābais lietus, bez lietus lāsēm, skalojas pār pieri un iezoši surstētams mutes kaktiņos un tumas saptrulušajās acīs. Kam par godu rīkot šīs vērienīgās mistērijas, diemžēl nav zināms. Tāpat nav zināms, ko rakstnieki īsti tur lasījuši. Vēl aizvien nenonīmst mēģinājumu rokpēļu tekstus piedēvēt Frīdvaldam, Nona Ikstena tiek noturēta par Margitu Gutmani, Gunta Bereja klātbūtne šajā vakarā vispār tiek apšaubīta, lai gan citos avotos minēts, ka viņi ir bijuši 2.
Kāpēc es pieminu tik senus notikumus? Šajās dienās pašā Rīgas centrā, netālu no Valkmāra un baznīcas ielu krustojumu, pagraba telpās ir uziet vairāki manuskripti. Kā man iet un kā citādi, ko es tagad daru? Nu, es saku, tas ir tā kā ar to pizzeriju. Jūs jau zināt to atgadījumu ar itāļu mafijas dzimtu. Viņi izveidojuši pizzeriju, lai atmazgātu netīro naudu. Nu, es visu sapratu. Visu. Un apjēgsmi man burtiski satrieca. Pat tik ļoti, ka es atšļaku virtuvē šķeblīšu ar idiotisko dzelteno elektrisko teikanu rokā. Brīdi sēdēju un trulu blenzu laukā pa logu. Tobrīd tur nolaidās Kaija, mūsu rajonā no glābiņa no tām lidojošajām žurkām. Tomēr man nevienu brīdi nebija sajūtas, ka krītu. Gluži pretēji šķita, ka krīt un grūst viss ap mani, bet es palieku uz vietas. Taču vienlaikus novēroju, ka tas neko nemaina un ka bailes ir tieši tādas pašas un tikpat lielas. Nav būtiskas starpības, vai bojāiet pasaule ap mums, vai mēs paši. Beigas, jebkurā gadījumā, ir beigas. Baigā schēma, lai varētu samaksāt kaut kādus nodokļus, varbūt pat sadabūt pensiju, aizlaist bērnus skolās un tā. Nomirt kā pienākas, nevis nakts vidū ar pārgrieztu rīklu. Dažkārt mēs Ziemassvētkus pasvinam kopā. Pagājušo gadu vēl manējais duetā ar Zigi piemāvās tā, it kā tie būtu nevis klusi un mierīgi Ziemassvētki, bet kārtīgi jaunā gada sagaidīšana un beigās vēl labi mauroja dzīvīti šūpojos tevī. Es jūtu kaut kā tādu tuvumu, par ko tikai pašlaik esmu sācis domāt, ka tā bija nāve. Toreiz man tas prātā neienāca. Man vispār bija grūti veltīt šim tukšumam kādu domu. Katrā ziņā tas bija kaut kas jauns, nezināms, un lai arī no visa jaunā un nezināmā esmu gaidījies vienmēr, pat kāds varēja noģiet, tas būtu patīkams. Tomēr toreiz šīs bailes šķita Es vienmēr esmu iztēlojusies, ka viņam tāds izsaka neuzticās. Sākumā varbūt būtu gribējuši, teiksim, apava remontu, bet to jau kaut kādu neuzlies bija aizsatuši. Dažkārt nolasījās Es, kādu teiksim, nepārāk kompāniju un mīlu aizklīdīs. ēdienu, bet gan jau ir cilvēki, kas bērnībā ienākuši pizzerijā uzreiz nodomā, kad es izaugšu liels, man arī tādi būs. Ir tīpaši, ja tu esi tāds itāļu vai sicīliešu bērns, melu, mutes, pulgām, acīm, jūru līdz ceļiem. Un tā, nu krustēvs jau...